Sākam zīmēt aci. Šodien sākšu pamatformu ar parasto zīmolu, bet pēc tam tālāk darbosimies ar stabilo olu un pludināsim visu. Kā jau visu, kas ir sejas zīmējums, mēs sākam ar plakanu ovālu riņķa līniju, uzzīmējam nedaudz, pēc tam izzīmējam ārā no šī riņķa. Paturpinam to līniju. Mums roda šī burvīgā acis forma tagad, un pēc tam mēs zīmēsim to, kas saucās slapjā līnija acī. Ir labi, ja jūs turat pie rokas atkal to references lapu, un jums ir, kur ieskatīties, kāda izskatās acis anatomija, tad, kad zīmējat aci. Šis nav vēl apakšējais plakstiņš. Šī līnija tikai domātā, kā tā saucamā slapjā līnija, kur pēc tam tālāk, no kuras nāk ārā skrops, tas nav plakstiņš. Un pēc tam iezīmējam, kur ir acu ābols. Tas ir asara kanāliņam. Un pēc tam zīlīti. Un tur augšā apmēram varētu būt, kur ir plakstiņš. Un acu zīlītē ir jābūt apgrieztai, citādi seja izskatās jocīga. Un tagad es pirms parādīšu šādā te veidā. Ar šiem te trafaretiņiem var ļoti labi parādīt. Vispār trafaretiņu priekšacis ir ļoti forši tieši tie baltie, jo viņi palīdz uzzīmēt vienādas acu zīlītes. Un ja šādā veidā zīmē, tur ir nogriezta bišķiņa zīlītē augšpuses, tas der. Un šeit arī, ja ir gan augša, gan apakš nedaudz apgriezta tai zīlītei. Nu, apgrieztas ir, tā kā, gan augšējais, gan apakšējais plakstiņš nedaudz nosedz, tad acu zīlīte izskatās ok. Var zīmēt gan aci, kurā ir augšdaļa nedaudz nogriezta, kurā ir apakšdaļa, kā jūs redzat, nedaudz nogriezta, jo tā izskatās, ka skatās uz lejtē. Bet, ja zīmē to acu zīlīti šādi, ka viņa ir pa vidu un tur ir augšā baltums un apakšā, tas ir galīgi nepareizi, jo tas nedarbojas. Tas izskatās jocīgi.